Tāda gan gaisma, gan viss apkārt izskatītos studiju filmējot pilnīgi parastā apgaismojumā. Un šādi, kad ir normāli izgaismota. Un latvieši ir radījuši jaunas gaismas visām videogrāfa dzīves situācijām. Aptolux ir uzņēmums, kurā daži letiņi ir sametušies uz vienu roku, lai radītu viņuprāt labākās gaismas kopš vispār gaismas ir svarīgas maza un vidēja izmēra profesionālajās video darbībās, jeb produkšanos. Bez laba apgaismojuma šie video pilnīgi noteikti izskatītos briesmīgi. Tāpēc video veidotāji tērē proporcionāli neadekvātas summas, lai tikai video pēc kaut kā izskatītos. Un es toču neesmu izņēmums. Jautās droši vien, kāpēc pēkšņi tā stāsta par gaismām, jo, kā jau minēju, šis ir latviešu lolojums un attiecīgi man ir patriotisks pienākums apskatīt šādu te ierīci. Patriotisks pienākums arī ielikt tev startā vismaz apmierinošu vērtējumu un tad skatīties, vai tas apskatu un testu gaitā pārvērtīsies par labu, lielisku vai guži pretēji vēl jāpiestrādā vērtējumu. Labi, ka neaizmi. Aptolux MP1. Apskata produkts ir principā gandrīz, ka viss vienā komplekts izņemot statīvus, uz kurām stiprināt šīs te gaismas. MP1 ir iekšā ļoti elegantā un kompaktā un cietā tipa somā, kurā iekšā ir daudz un dažādi pričindāji, lai tas stiprinātu gan gaismas kopā, kā arī pašas gaismas, konkrētāk 6 gabali šādu te trapeču formas LED paneļu, un uzreiz startā jau ir jāsaka, ka viss šis te komplekts kopā 6 gaismas aizņem tikpat vietu, gandrīz tikpat, cik viena mana Godox kaste, kurā bija viena gaisma iekšā. Un šīs te Aptolux gaismas ir tāds viss vienā risinājums, lai to lietotājiem nevajadzētu pirmkārt krāmēties ap lieliem prožektoriem un ar lieliem softboxiem. Kas mani pārsteidz un kas ir ļoti, ļoti vērtīgi, ir tas, ka Aptolux ir padomājuši, ka tev vajadzētu dažāda tipa gaismas izkliedēšanas un gaismu kontroli un iedod līdzi maināmus šos te es pat nezinu, kā to nosaukt, tie nav gluži softboxi. Tādas uzlikas, kur viena ir vienkārši difuzors, viena ir tā saucamais honeycombs, kas stiprinās virsū jebkuram kaut vai šitam pašam difuzoram, lai izkliedētu tālāk gaismu, un viena tāda, katras diodes pastiprināšana, un šādas vēl nebija personīgi saskāries iepriekš, bet kaut kam jau noteikti, ka der arī šī, jo pirmās divas es noteikti zinu un pats arī lietoju. Vēl kastē ir barošanas bloks, kurš baro visu šo te gaismu pasākumu un dažāda veida vēl stiprinājumi, kuri palīdz tad šīs te gaismas salikt kopā jebkādos dažādos veidos vai formās, kā tu varētu tā kā gribēt. Pati trapeces gaisma ir ar ļoti noderīgiem un pārdomātiem lietotājiem risinājumiem vai ērtām lietām, bet šis tas ir arī tāds, kas man nepatika, bet kopumā šī te ir, principā viss plasmasas un ar dažiem metāliskiem stiprinājumiem, kuri der smalkajās tajās te, kas viņas bija, quarter 20 laikam skrūves. Caurumi ir gaismām gandrīz visās malās, ir 2 augšā, ir 2 apakšā, sānos īsti nav, jo viņas pašas stiprinās kopā, un tas arī rada šīm te to modulāro būtību. Katrai gaismai ir iespēja barot to no līdzi dotā barokļa, katrai ir iekšā izēja, un arī ar Sony L-tipa bateriju, kur var sprausties katrai aizmugurē. Laimīgā kārtā man studijā ir viena, jo parasti šīs te baterijas nav lētas, bet jā, tas jāņem vērā. Kas ir mega foršs fakts, ka šīs gaismas pa lielam ir tāds Lego. Sāc ar vienu, piekabini relatīvi vienkārši klāt otru, un ar šiem te magnētiskiem kontaktiem un tā sajaucējas un sasinhronizējas kopā, lai strādātu tandēmā, vai trio, vai kvartetā, vai sekstetā. Tu saprati. Tās uzreiz dala savu vienu to barošanas avotu, vai tā būtu baterija vai vads. Tiesa, baterija uzreiz sāk skristies jau pēc pirmā papildus pievienotā gabaliņa. Tā ka tas ir jāņem vērā. Visus difuzorus var, kā jau tu redzēji, mainīt magnētiski. Honeycombs visiem liekās virsū, un tos ir īstenībā diezgan viegli ātri noņemt, uzlikt, nomainīt kā vajag. Tā ka modularitātē 9 no 10. Kāpēc 9? Jo, lai arī it kā gaismas arī kopā turās ar magnētiem, tie ir relatīvi švaki, gropītas pārāk mazas, lai uzreiz, piemēram, rokās tās saliktu kopā ar pirmo piegājienu. Bišķiņi ir jāpačakarējās, lai tās sakontaktētos, un tad tu varētu tās ņemt un saslēgt kopā. Man
reāli dzīvajā tagad rādot, jā, ir, izdevās tagad. Bet, ērtāk to ir darīt uz horizontālas virsmas, paņēmi, sabīdīja kopā un piegriezi. Un tad vēl šie stiprinājumi ir tādi, es teiktu, nedaudz tā kā pagājušā gadsimta bez mazvai. Un atkarībā, cik tie ir izļodzīti, tie varētu viegli taisīties ciet un vaļā, kā arī varētu pagrūtāk, jo viss būtu stīvs un jauns. Tālāk gaismu vadīšana. Tā es dodu 5 no 10. Šīm gaismām nav lietotnes, kas nozīmē, ka visi iestatījumi ir jāveic katru reizi pie gaismām. Tas ir reāls čakars. Kas ir forši, kā ar katru pievienoto moduli, tev ir jāpārvalda tikai tās galvenajam modulim, un uz visiem pārējiem viss sasinhronizējas. Un lai arī pārvaldi ar ritini un piespiedu pogu, tas nav sērtākais risinājums pasaulē. Izvēle nav sarežģīta, tikai 6 opcijas, kas tā kā nedaudz atvieglo šo pasākumu. Bet, šāds te rullītis dažreiz pārskrien pāri tevis izvēlētajam iestatījumam. Un ir tāda nedaudz frustrācija, jo tas nav arī pietiekami stingrs, tad, kad tu to vadi un grozi, lai tu nepārprotami iestatītu, piemēram, tur KSI 0.15 gaismu. Ar rullītis domā, ka ir uz 14. Un tad ar vienu klikšķi tālāk pēkšņi tiec uz 16, nevis 15, kas tev būtu vajadzīgs. Un manā izpratnē viens klikšķītis būtu tā kā viena iedaļa vai viens vienums, kuram būtu jāpārmainās. Un tā kā šis vēl tāds diezgan tāds jutīgs pasākums. Bet es to noveļu uz to, ka man visdrīzākais ir iedots prototips un ka šis te reāli gala variantā būs nostrādāts ievērojami labāk. Tehniski tās, manuprāt, ir īstenībā 10 no 10. Gaismas pašas ir katra 20 vatu spožas. Visas 6 kopā dod 120 vatus. Kas ir tāds laukīgi gudrs risinājums, ir fakts, ka izvēles 6 opcijas ir sadalīts pa 2 blokiem. Vienā blokā ir 3 iestatījumi RGB vadībai un 3 iestatījumi otrajā blokā baltās gaismas vadībai. Tas arī ļauj neapjukt, kur un kas ir jākontrolē. Un šeit arī ir mana lielākā no otras puses frustrācija, proti viena pati gaisma vadās labi. Problēmas man bija tad, kad tās saliku kopā vismaz 2 un gribēju ātri tur nomainīt gaismu. Gaismas nespēja pietiekami ātri noreģēt un mainīt abām krāsām pēc galvenās gaismas vai galvenā moduļa iestatījuma. Parādījās nedaudz nobīde, kad bija jāpagaida, kad otra gaisma noķers un sasinhronizēs pirmās iestatījumi. Tas iespējams ir gļuks, iespējams feature ir tas, ka kaut kādā brīdī tu reāli vari arī sākt iestatīt katru gaismu savā krāsā un atsevišķi mainīt. Bet atkal, kaut kādā brīdī tās laikam tā kā sasinhronizējās un novienādojās. Bet vispār redzot šo te gļuku, es priecātos, ja to varētu reāli pārvērst feature. Nezinu vēl kā, bet tas bija tās, šis būtu jauki. Un izvēle pie katras pievienotās gaismas pati pārmaina orientāciju, kādā atrāda tev to informāciju. Tā arī tāda patīkama nianse, ka tev nav pēkšņi, tu skaties uz vienu gaismu augšā un apakšā viss tev ir pagriezies otrādāk. Ka tev viss ir normāli vienā vietā. Bet tagad par galveno visā šajā pasākumā, par cenu. Tā ir, manuprāt, adekvāta un paskaidrošu ar nelielu atskatu vēsturē. Es visu šo konzumeru kanālu sāku filmējot pie dienas gaismas. Tad es sakrāju un nopirku pirmo lielo video gaismu, kura maksāja kaut kādus 150 eiro. Tad tai vajadzēja klāt vēl pielikt kaut kādu gaismas izstarošanas vai izkliedēšanas elementu, kurš maksā vēl dažādās cenās, dažreiz daždesmit eiro līdz pat mierīgi 100 eiro atkarībā no zīmola, respektīvi softboxi lielie. Laika gaitā parādījās vajadzība pēc vēl kāda gaismas avota, vai tās būtu praktiskās gaismas, akcentu gaismas, vēl kaut kāda veida gaismas, un man principā šobrīd viss apgaismojums ir šāds. Vienam cilvēkam vienā studijā. 2 60 vatu LED prožektori, viena sīkā 25 eiro Amazonas gaismiņa, 2 lielākas, bet mazjaudīgākas Amazon gaismas, kuras jau ir nomainījuši 2 LED štoki, lētākie no Nanlite, katrs pa 100 eiro. Vēl kaut kādi štrunti un kopā savalk nepilnu 1000, traki vai ne? Tikai par gaismām. Pie tam 2 lielās ir tikai dažādu toņu baltās gaismas, viņas var mainīt baltās gaismas spektrā no siltākas uz augstāku, un tas viss kopā izmaksāja nepilnus 1000 eiro. Pie tam katrs no šīm gaismām kalpo reāli dažādiem mērķiem. Šis te MP1 komplekts maksā viņu mājaslapā 1500 eiro, kas ir dārgāk, jā, bet ja tev ir ierobežota vieta un reāli nav laika čakarēties ap lielu softboxu, statīvu, staipīšanu, ir vairākas Sony MPF baterijas apkārt, tad ātri katru salikt savā kaktā un aiziet. Un es nestādos priekšā, kādas somas man būtu jāņem līdzi, lai aizvestu 2 šādas softboxi, viss pārējais, visu esošo setupu uz kaut kādu jaunu vietu. Un tas reāli būtu ļoti, ļoti apgrūtinoši. Ja es pareizi sapratu, tad Aptolux piedāvās arī mazākus komplektus ar 2 vai 4 gaismām par attiecīgi mazākām naudiņām.
Pagaidām gan nav iespējas nopirkt atsevišķi vienu gaismu, bet es ceru, ka būs, lai laika gaitā pats vari savākt, kādu tu sev gribi šo te komplektu. Jo jā, sākumā nolikt 1,500 par gaismām būs traki jebkuram. Nobeigumā vēl viena lieta, kuru jau ieskicēju – bezvadu pārvaldīšana. Vai nu ar DMX kontroli bezvados, vai ar bezvadu uztērēju pulti. Un es nezinu, kurus 100 videogrāfus aptoluks ir aptaujājuši, bet es ļoti apšaubu, ka viņi savā feedbackā bezvadu kontroli nolika tiešām zemāk par citām lietām, ko grib šajās gaismās. Iestatīt kaut kādu apgaismojumu ainu ar vienu iepriekš sagatavotu templeitu, noteikti manā sarakstā kā top prioritāte, vai arī ātri vienkārši ieslēgt visu setu. Jo šobrīd tas notiek tikai izraujot vadu vai bateriju, vai nospiežot ilgāk to vadības puļķi, kas ir aizmugurē gaismā. Kopumā, manuprāt, gaismas ir ar milzīgu potenciālu dēļ to dažādības lietošanā. Lietošanas relatīvā ērtuma, cenas, kompaktuma un pats galvenais – modularitātes. Es pilnīgi noteikti centīšos nopirkt arī pats sev komplektu, bet droši vien kādu lētāku, jo man filmējot pēdējos, 10-15 video bija vairāk par 4 īsti vienlaicīgi nebija nepieciešams. Tāpēc jā, es beigās šīs te klasificētu kā labas. Tie punkti, kuriem pieksties, ir tādi, drīzāk quality of life, nevis minimāli nepieciešamās lietas, jo to, kas tām ir jādara, tās izdara ar uzviju. Ar to tad arī viss. Paldies, ka noskatījies. Ja ieinteresēja, links uz Aptoluks mājaslapu būs video aprakstā. Droši dodies un apskatis sīkāk, kas ir kas, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!